Dorsetā atrodas maza mīlīga pilsēta Svaničs, par kuru tūdaram esmu teikusi: ja gribi man uzlabot garastāvokli, tad aizved mani uz turieni. Tā ir vieta, kur fantastiskā piekrasta acu mirklī piedāvā vairākas takas garām iedvesmojošām pastaigām. Šodien mana stāsta varonis ir sudrabkājies. Vai tu zināji, ka kāju bērnība ir gara, un to laikā tās nesā raibu brūnganu apspalvojumu, kas kalpo kā izcils maskēšanās tērps skarbajā piekrastē. Tā lieliski ar savu izskatu saplūst ar māju jumtiem, piekrastes smiltīm un oļiem. Tik ap 4 gadu vecumu tā beidzot iegūst savu balti pelēko izskatu. Ko mēs redzam šajā video? Barības diedelēšanu. Kaut arī kājas jaunulis jau ir izmērā liels, tas joprojām ir mazulis, kurš neatlaidīgi diedelē ēdienu no mammas. Vai pamanīji sarkano punktu uz kājas knābja? Tas ir dabas radīts pogas mehānisms. Mazulim uz tā uzsitot, mātes instinkts liek atvemt barību. Tālāk mēs redzam, ka māte ar savu pēcnācēju pietuvojās par tuvu otrai pieaugušajai kājai. Sākās īstā dabas drāma. Ar garu spalgu un jaudīgu kliedzienu otrā kāja paziņoja par savām hierarhijas tiesībām uz teritoriju. Kājas mīt baros, ir ļoti sociālas, augsti intelektuālas un, kad nepieciešams, arī bezbailīgi agresīvas. Viņas neizlūdzas savu vietu zem saules, viņas to skaļi pieprasa.